Es to nepieredzēju, bet savulaik te esot bijis Ļeņina piemineklis. Šobrīd te top Rīga 2014 notikums. Un drīz pavisam no šīs kastes līdīs ārā 4 pieminekļi, kas savstarpēji karos. Visi vēl tikai tapšanas stadijā, bet tur būšot figūras, kas simbolizējot mūsu rīdziniekus. Сразу, когда заезжаете, сразу. Да, конечно. Я по никакому O, redz, mūs sveicina melna sieviete. Jā. Tev būs jāstāsta, kas te ir. Jā, te ir, tas notiek sagatavošanās darbnīca. Ir, te atrodas 3 no pieminekļu karu objektiem, skulptūrām. Piemineklis, kas ir piemineklis, vārds piemineklis, tas ir no vārda piemiņas. Un cilvēkā ir visas tās piemiņas, atmiņas, kas viņš ir. Jebkurā cilvēkā, kas dzīvo Latvijā, droši vien ir kaut kāda sastāvdaļa no tā, ko mēs te izceļam kā identitātes simbolu šajā te pieminekļu projektā. Un tas ir kristietība, nacionālisms, revolūcija un globālā atvērtā sabiedrība. Un arī mēs saistām to ar 4 valstīm. Mums Latvijā ir valdījušas 4 kultūras vai 4 varas. Tas ir Vācija, tā ir Polija, tā ir Zviedrija un tā ir Krievija. Tas ir ķeizars Vilhelms I. Šobrīd viņš guļ. Jā, te viņi visi guļ. Un ķeizars Vilhelms I ir Vācijas ķeizars. Viņš arī ir Vācijas ķeizars tajā laikā, kad notiek Pirmais pasaules karš. Un nacionālisms ir radies Vācijā. Bet viņš arī tādā klasiskā veidā ir veidots, klasiski valsts. Jā, šis te ir kopija no ķeizara Vilhelma pieminekļa, kas joprojām ir stāv Berlīnē. Vizuālā māksla vai skulptūra runā par kaut kādu ideju, kur jau pastāv sabiedrībā. Tāpatās nākošais darbs, ko varat redzēt, tā ir kopija no Jaunavas Marijas. Un Jaunava Marija, šī darba oriģināls ir kokā, ārkārtīgi skaists, atrodas Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Un tas ir 15. gadsimta Grabums. Oriģināls, jā, koka. Un autors ir nezināms. Visticamākais, ka tas reģions ir Danciga, no kur ir meistars dzīvojis un taisījis to skulptūru. Danciga, tas ir šobrīd Gdaņska, Polija. Un Polija, mēs sakam, ir kristietība, jo Polija arī šobrīd ir galvenā kristiešu valsts. Es skatos, vēl viena dāma tur tālāk. Jā, tas ir 4. darbs. 3. darba šeit nav, jo 3. darbs tiek taisīts citā darbnīcā. Tas ir Gustavs Klucis, ir 3. darbs. Un šeit ir tā 4. darbs.
ko mēs sakam, un mēs sakam, tas ir nezināmā mākslinieka darbs, jo es viņu atradu meklējot šo simbolu, kas ir gan tā globālā sabiedrība, gan arī Zviedrija. Tā ir, es atradu eBayā Bārbiju, kas bija saģērbta. Ir tādas kolekcijas lelles Bārbijas, kas ir šīs te tautstērpos. Un tā ir melnā Bārbija Zviedru tautstērpā. Pēc Otrā pasaules kara Zviedrija ir ļoti atvērta imigrantiem. Viņi ārkārtīgi cenšas integrēt, veidot šo te sabiedrību uz tādiem atvērtiem principiem, un kas arī ir. Un tajā pašā laikā viņi cenšas saglabāt šos te tādas savas tradīcijas. Ja, un Zviedrija ar Latviju, piemēram, es zinu, ka latviešu zemniekus, kas pirmais sāka sūtīt skolā, tas bija Zviedru laiks, Zviedru karalis, jo pirms tam latviešiem nebija skolas. Bet cik viņš varētu svērt? Aptuveni. Vairāk kā kartupeļu maisiņš noteikti. Pakustināt var. Pakustināt var. Jā, bet galvenais jau, lai ir tas monumentālais iespējas, jo var jau arī, ja mēs nākotnē, teiksim, neviens nekad nevar apčamdīt brīvības pieminekļu mildu, un ja iespējams, ka viņi jau nomainītu pret hologrammu. Jā. Es ceru, ka neviens nemetīs ar pudeli, bet var. Nē, tas ir putuplasts, viegls materiāls un viegli arī plastiski griežams labi. Un pārklāts ir ar to virskārti ir poliuretāns, tāds ļoti izturīgs materiāls. Viņš ir tāds ķīmiķi saka, ka tas ir mūžīgs materiāls. Viņš ir samērā nesen izgudrots Amerikā. Ārkārtīgi ērti. Bet kur tu liks pēc tam tos pieminekļus, viņi tik mūžīgi? Viss jau lielais sprādziens ir kādreiz bijis, un tad jau es domāju, ka jau kaut kā nokops atkal to visu. Varbūt var pastāstīt par tiem pieminekļu kariem, kas ar to ir domāts? Vai viņi karos savstarpēji? Kustēsies mehānismi iekšā kaut kā? Tā nav domāts, ka viņi pat netiks eksponēti reizē. Katrs iznāks izpeldēs ārā. Uz vienu nedēļu? Uz vienu, uz minūtēm, 5. Mums pats podests ir sava skulptūra, mums ir liels podests garš, un visā tajā podestā ir visas tās 4 skulptūras ir iekšā. Un viņas pacelsies un norietēs, un pēc izcelsies viena skulptūra, pastāvēs, tad viņi nobrauks lejā, tad izbrauks nākošā skulptūra. Zemē ieniek iekšā. Nē, mums ir podests. Podests, kurā tas viss norisinās, kur ir lifts un lifti vairāki. Bet es domāju, ka nav tik smalki jāstāsta, lai cilvēks to... Bet viņi karos kāds kariņš tur ir? Mēs tā kariņš jau ir tajā cilvēkā. Katrs es, piemēram, ja domāju par sevi. Es esmu kaut kāds, man ir nacionālā piedarība, es esmu kaut kāda nacionāla domājuši. Jā. Tad es esmu arī kristietis. Droši vien, ja. Un tad man ir kaut kāda globālā tāda atvērtība, man patīk braukt un patīk satikt citus cilvēkus. Un tad vēl es esmu kaut kādā ziņā revolucionārs. Kā jau latviešiem arī pienākās būt. Tas tev arī ir tāds. Jā, man ir klucis. Mākslinieki. Jā. Un tad tās visas 4 lietas arī karo tajā cilvēkā. Un tur ir tie ir pat, neruna par tikai pieminekļu kariem, bet tie ir piemiņu kari. Sakiet, vai jūs atceraties tos laikus, kad tur bija cits piemineklis? Atceros, jā. Atceros tos laikus. Tur bija Ļeņina piemineklis. Ļeņina? Nē, tos gan neatceros, nē. Cik es atceros, tad bija tāds. Ir ļoti daudz raidījumu redzēt, ka ir tāds bijis. Jā, es atceros, te bija Ļeņina piemineklis. Es pat biju klāt tajā mirklī, kad to citu pieminekli gāza nost. Es tiku ar savu labāko draugu, kurš jau ir Viņsaulē. Mēs tikām visu nakti gaidījuši, kad tad beidzot to nogāzīs, jo tas bija tāds ļoti zīmīgs simbols šeit Rīgas pilsētas centrā. Tā nelaime bija tāda,
ka to viņi laikam izdarīja tikai kaut kad jau diezgan uz rīta pusi, un mēs to nesagaidījām. Mēs aizgājām tepat mājās, izdzērām šņābi un gājām gulēt. Vai jūsuprāt, tur būtu jābūt kādam piemineklim? Jā, noteikti. Tā ir. Es mācos akadēmijā tēlniecību, un man kā jaunajam tēlniekam noteikti gribas tur kaut ko ielikt. Manuprāt, tā ir tā vieta, kur varbūt nevajadzētu sāsināt emocijas Rīgā uz vietas, jo, ja reiz tur nav nekā vairāk, tad, manuprāt, arī nevajag. Es domāju, ka tur kāds jauks politisks simbols tīri labi noderētu. Man nebūtu nekāda iebilduma pret to pašu Konstantīnu Čaksti šajā vietā. Galvenais, lai viņš arī iederētos tajā pilsētvidē un lai cilvēkiem būtu prieks uz viņu skatīties. Es domāju, jābūt kaut ko skaistu. Piemēram, ko? Piemēram, man patīk tādi vārdi viena dziedātāja, ka Rīga te ir pilsētā ar sirdi. Kā vīrietis un ar sieviešu skropstiem. Varbūt kādu, modernu skulptūru vai kaut ko tam līdzīgu, nevis kādai personai pieminekli, bet es domāju, ka noteikti vajag. Mums ir postaments pašā Brīvības ielas vidū ar tādu skatu uz to ielu. Un tur katrs cilvēks varēs aiziet un apstāties, būt piemineklis tajā. Tu skaties uz to ielu, tur ir tāds efekts, un tur ir tā sajūta, ka tu esi pasaules centrs un viss ir ap tevi. Un īstenībā tas jau arī ir. Katrs cilvēks ir pasaules centrs.